Ja esmu jums nozīmējusi precēnīšu ārstēšanas kursu, tad šī informācija ir tieši jums. Atcerieties, lai izārstētu sēnīti, pilnīgi noteikti sēnīti ir jāārstē no visiem līmeņiem. Gan no ādas dziļākajiem slāņiem, kas ir ap mata stiebru, gan no epidermas, gan no pašiem matiem. Jo, ja jūs mēģināsiet tikai palietot šampūnu, vēlāk tā no dziļuma atgriezīsies atpakaļ. Ja lietosiet tikai tabletes, tad no matiem uzbirs uz ādas un jūs nekad neizārstēsieties. Tablete parasti ir jālieto tādā devā, kā es jums esmu nozīmējusi, un 1 reizi dienā. Visbiežāk neatkarīgi no ēšanas. Kurs var būt dažāds no 14 līdz 28 dienām. Lūdzu, ievērojiet to, ko es esmu jums rakstījusi. Nākošais līdzeklis ir līdzeklis lokālai lietošanai. Tas var būt šķīdums vai losjons vai krēms 1 reizi dienā, visbiežāk vakarā, galvas matainajā daļā. Darat to tā. Atšķirat matus pa celiņu un ieklājat līdzekli uz ādas. Tādā veidā apstrādājiet visu galvas ādu. Trešais līdzeklis parasti ir šampūns. Šampūns, kas satur ketokonazolu. To ražo dažādas firmas un ir vienalga, kuru jūs esat nopircis. Tad, kad mazgājat šampūnu, pilnīgi noteikti ir jāpatur tas 5 minūtes galvas ādā un matos, lai tas efekts izpaustos. Ja jūs paskatāties savā lapā, tad redzat, kad jums ir nozīmēts precēnīšu šampūns un kāds parastais šampūns vai ar nolūku nozīmēts medicīnisks šampūns. Šos vajag savā starpā mainīt. Tas nozīmē, ka šodien jūs mazgājat matus ar precēnīšu šampūnu, to paturot 5 minūtes galvā, bet nākošajā mazgāšanas reizē, piemēram, rīt vai parīt, jūs mazgājat ar savu otru šampūnu. Tas ir paredzēts tādēļ, ka ja jūs mazgāsiet tikai ar precēnīšu šampūnu, tad mati ļoti bieži kļūst trausli un estētiski nepatīkami. Vitamīni, kas satur lecitīnu. Tie ir ļoti svarīgi tieši tādēļ, ka lecitīns ir fosfolipīds, kas pasargā mūsu aknu šūnas no bojājuma. Šajā situācijā jāņem vērā, ka visas precēņu tabletes ļoti bieži ietekmē aknu šūnas. Tādēļ nedrīkst lietot alkoholu tik dienas, cik ilgi jūs lietojat tabletes. Savukārt lecitīns vitamīnu tabletē pasargās jūsu aknas no bojājuma un tabletīte tām nesakaitēs. Viena lietas puse ir tā, ka sēnīti ir jāizārstē no jums, un otra tā ir jālikvidē apkārtējos priekšmetos. Sākat ar gultas veļu. To būtu vēlams mazgāt vai nu 95 grādu režīmā, gludināt, vai vislabāk to ir autoklāvēt. Autoklavēšanu varat veikt pie mums, Barona ielā 70. Nākošā lieta ir ķemmes, matu sprādzes, cepurs, ko bieži vien cilvēki vēlas izmest un pirkt jaunus, tas pilnīgi nav nepieciešams. Savas ķemmītes jūs varat nodezinficēt šampūnu šķīdumā, kaut vai tādā veidā, ka tad, kad jūs mazgājat savus matus un skalojat ārā šampūnu, jūs to savācat kaut kādā traukā, piemēram, bļodā, un tajā bļodā ievietojat uz pusstundu ķemmes, matu sprādzes, cepurs. Pēc tam viņas tekošā ūdenī noskalojat un varat turpināt lietot tālāk. Savukārt tuviniekus, cilvēkus, ar kuriem jums ir kopējas ķemmes, spilvendrānas, dvieļi, būtu vēlams izmeklēt uz galvas matainās daļas sēnīti. Jo tie var būt nēsātāji, un atcerieties, ļoti bieži nēsātājiem simptomi nav vispār. Gadījumā, ja jūsu tuvinieks netiks izmeklēts, bet būs nēsātājs, pastāv liela iespēja jums inficēties atkārtoti. Runājot par dzīvniekiem, arī tie noteikti ir jāizmeklē, tīpaši suņi un kaķi, kas ļoti bieži ir sēnīšu pārnēsātāji. To var izdarīt pie veterinārā ārsta. Runājot par vietām, kur mēs inficējamies ar sēnīti, klasiski tās ir tās, kur apgrozās jauni cilvēki. Sporta zāles, baseini, pirtis. To var saprast tā, ja cilvēks, piemēram, stundu vai 2 peldas baseinā, viņa āda macerējas un nespēja vairs pietiekoši efektīvi pasargāt no infekcijām. Un ja apkārtējā vidē šī infekcija ir, tad ir ļoti viegli inficēties. Tāpat arī pēc sporta nodarbības svīstot. Sēnīšu infekcijas var būt akūtās formas, kas notiek ar izteiktu matu aplūšanu, ādas lobīšanos, iekaisumu pazīmēm, sāpēm, pietūkumu, un varbūt hroniskās formas, kas norisinās gandrīz praktiski bez simptomiem vai ar minimāliem simptomiem, kas ir neliela ādas lobīšanās un matu izkrišana. Šie minimālie simptomi var būt
ļoti maz izteikti, bet ļoti ilgstošā laika periodā. Un pateicoties tieši šim perioda ilgumam, mēs pazaudējam lielu apjomu matu. Labā ziņa ir tā, ka tad, kad sēnīti izārstē, matu izkrišana parasti apstājas, ādas problēmas atrisinās, un tad jau var domāt par to, kā labāk uzlabot matu apjomu.